būtiski samazināt vides piesārņošanu ir mērķis, uz kuru orientēts jebkurš moderns atkritumu poligons. Kādreiz atkritumi Getliņos tika gāsti tieši atkritumu kalnā, kur tos izkrāva un turpat izlīdzināja ar buldozeru. Ilgu laiku atkritumi tika glabāti bez lietus ūdens necaurlaidīga pārklājuma, kas novērstu smaku izplatīšanos, apkārtējās teritorijas piegražošanu un putnu koncentrēšanos izgāstuvē. Trūka jebkādu atkritumu šķirošanas, blīvēšanas un smalcināšanas iekārtu. Getliņi tika izveidoti 70. gados, kad Rīgai vajadzēja veidot atkritumu poligonu. Un tas bija lēmums šajā teritorijā, kas bija purvaina, ko citādi nevarēja izmantot lauksaimniecības zemē, ko Rīgas pilsēta varēja piešķirt Getliņiem, un tur tika izveidots šī atkrituma izgāstuve. Atkritumi netika neapstrādāti, neapkopti, un visi aizgāja notekūdeņos, un tādējādi tika apdraudēta gan Daugavas ūdens tīrība, gan Baltijas jūras. Tāpēc pēc neatkarības 90. gados tika pieņemts šis lēmums veidot Getliņa eko, kas būtu kā poligons. 1997. gadā tika noslēgta vienošanās starp Rīgas domi un Stopiņu pagasta padomi par Getliņu izgāstuves tālāku darbību, pārveidojot to par starptautiski atzītu atkritumu poligonu. Uzdevuma veikšanai 1997. gada novembrī tika dibināta bezpeļņas organizācija SIA Getliņa eko. Vērienīgā projekta īstenošanai tika piesaistīts Pasaules bankas kredīts, kā arī Pasaules vides fonda un Zviedrijas starptautiskās attīstības aģentūras līdzfinansējums. Lai arī šobrīd poligons noteikti uzskatāms par modernu, stereotipus tik viegli neizskaust. Vēl aizvien ir tas pieņēmums, ka Getliņi, ka tur ir bomži, ka tur smird, ka tur ir briesmīgi, ka nekas nav sakopts. Un tas ir tāds lielākais aizspriedums, ar ko mēs cīnāmies, ko mēs mēģinām skaidrot, ka Getliņa eko ir mūsdienīgs poligons un lietas labā tiek darīts viss iespējamais, lai šo priekšstatu mainītu. Var teikt, ka no 70. gadiem tas attīstības posmi ir bijuši dažādi, un tas, kas ir šobrīd, jau ir krietni atšķirīgs nekā tas bija pirms 10 gadiem, kad tur vēl bija bomži, un ka tur vēl bija šī nesakārtotā vide, un kad nebija tas kalns noslēgts, un vēl daudz atkritumu aizgāja notekūdeņos. Projektu īstenojot ir izveidots mūsdienīgs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons. Uzņēmums Getliņa eko apliecina to, ka novecojusi un problemātiska vieta spēj kalpot par videi drošu un pat izdevīgu, jo šobrīd Getliņos no atkritumiem tiek ražota elektrība un siltums. Pēkšēna kungs stāsta un rāda, kā tas darbojas. Uzliekam ģeosietu, grunts nespējas palielināšanai, nāk māla slānis, kā papildus izolējošais materiāls, un pēc tam jau tikai nāk virsū plēve, kā pamat izolējošais materiāls, lai ūdens nenokļūst gruntsūdeņos, šis netīrais, un drenāžas slānis, kurā tad var savākt visus šos netīros ūdeņus, un pēc tam jau transportēt tālāk uz attīrīšanas iekārtām. Nu, un tā kā šis viss ir izveidots, tad jau pēc tam varam sākt krāmēt virsū atkritumus. Un pēc tam, kad ir izveidota tā saucamā šūna, kur atkritumi tiek salikti, tad atkrituma apglabāšanas laikā arī tiek izveidotas gāzes savākšanas sistēma. Ja mums vecajā kalnā, kur atkritumi jau bija salikti, ir izveidota vertikālā atkrituma gāzes savākšanas sistēma, tad jaunajā daļā mēs jau liekam horizontālās gāzes savākšanas caurules, un pēc tam šo te gāzi mēs padodam tālāk uz energobloku. Getliņos darbojas mūsdienīga un jaudīga tehnika, ar kuras palīdzību iespējams ražot ne tikai elektrību, bet arī attīrīt gāzi. Jaunajā Getliņa eko atkritumu poligonā savāktā gāze tiek sadedzināta un arī izmantota elektroenerģijas ražošanai, videi draudzīgā veidā nodrošinot Getliņa eko finansējumu nākotnē. Visi parametri par energobloku darbību šeit tiek saglabāti atmiņas sistēmās no pašas pirmās palaišanas dienas. Būtībā varam paskatīties arī jebkurā dienā, cik daudz saražot elektrību, cik daudz gāzes bijis un tā tālāk, visu temperatūru parametrus un pilnībā visu var no šajienes redzēt. Šis te ir motors ar to ģeneratoru, tad motors strādā ar šo te poligonu gāzi, kuras sastāvā ir vismaz 50% metāna. Motors griež ģeneratoru un ražo elektrību. Un, protams, arī
Ir siltums, kas nāk gan no paša motora dzēsēšanas, gan arī no dūmgāzēm varam paņemt siltumu. Uzņēmuma Getliņa Eko darbinieki saskata lielas atšķirības uzņēmumā tagad un pirms 10 gadiem, jo kādreiz ūdens, kas tika piesārņots, nenonāca attīrīšanas iekārtās, bet gan Daugavā, un pastāvēja risks, ka piesārņojums var sasniegt arī dzeramo ūdeni. Šobrīd bez bažām var teikt, ka nekas tam līdzīgs nav iespējams. Uzsākot Getliņa Eko projektu, tika sāktas veidot šīs šūnas, kas pasargā gruntsūdeņus no piesārņošanas, un tur ir tā būtiska atšķirība, kā tika atkritumi apglabāti iepriekš un tagad. Ja. Kādreiz atkritumi 72. gadā tika sākti vienkārši bērti kūdras purvā, bez kaut kādas izolācijas slāņa, un līdz ar to tas apkārtnes areāls ir virsūdens, gruntsūdens virsējā slāņa ir piesārņota. Ne tikai tehnikas, industriālā vai infrastruktūras ziņā uzņēmumā ir manāmas izmaiņas. Kopš sakārtota ir uzņēmuma vide, atvieglojies darbs arī uzņēmuma darbiniekiem. Kādreiz bija ļoti daudz tā teikt, naktas staigātāju, arī dienas staigātāju, kuri pat mēdz dzīvot, uzturēties pastāvīgi. Šobrīd situācija kardināli mainījusies un ir cilvēki, kas atnāk naktī, teiksim, godīgi jāsaka, sameklēt sev ēdienu, ja? Bet tie ir vienkārši nabadzīgi cilvēki. Nav vairs tā kā kādreiz pamatā bija kontingents tāds, kas ir atbrīvojušies no izliedzījuma vietām un arī mūsu pašu darbiniekiem tas nebija ne patīkami, ne arī droši šeit strādāt. 100 metrus no Getliņa izgāstuves iebraucamajiem vārtiem atrodas mājas Saulgrieži, kurās Liepiņa ģimene mitinās jau ļoti sen un ir piedzīvojuši Getliņa pārvērtības gadu gaitā. Mainījies tas, ka vairāk tik ļoti nesmird. Man tā nāk prātā, cik es, kad biju maziņa, tad smirdēja vairāk. Sniegu tīra, ceļus palīdz uzkopt. Arī palīdz malku iedod. Tā. Īpaši man viņi netraucēja, ka viņi te ir blakus. Vistuvāk dzīvojošie par dzīves apstākļiem nesūdzas, un kāpēc gan lai sūdzētos, ja par viņiem tiek pienācīgi gādāts? Bieži apspriestais uzņēmums Getliņa Eko atrodas Stopiņu novadā, un uzņēmums izaudzis paša domas priekšsēdētāja acu priekšā. Faktiski šī Getliņa atkrituma poligons ir lielākais ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā viens no lielākajiem. Un jāsaka, lai par šādu viņš taptu, tas nav tik viennozīmīgi bijis. Un jāsaka tā, ka faktiski darbs ir bijis grūts, sarežģīts, nepatīkams, bet patreiz, iegriežoties Getliņos, jūs nevarētu salīdzināt, kādu viņi izskatījās pagājušajā gadsimtā. Tieši Stopiņu novada domes ziņā ir rūpēties par novada iedzīvotājiem, tai skaitā arī ap Getliņiem dzīvojošajiem. Kas vēl varētu būt tādas problēmas? Droši vien apkārtējiem iedzīvotājiem vēl joprojām ir piesārņots ūdens, piesārņot augsni, bet, lai šis jautājums būtu pozitīvi atrisināts, ir tātad ievilkts ūdensvads no Rīgas pilsētas, iedzīvotājiem par ūdeni nav jāmaksā, iedzīvotājiem tiek izvesti atkritumi, arī par tiem viņiem nav jāmaksā, un, protams, pašvaldība palīdz arī kopā ar Getliņiem Eko gan malkas iegādē, gan arī citās naudas izdevumās, kas saistīti ar veselības problēmām. Galvenā problēma jau ir iedzīvotājiem. Ja iedzīvotājiem apkārtējā vide uzlabojas, tad tas jau ir uzreiz pienesums. Tas nozīmē to, ka ne tikai viņš var just, ka viņš ir mūsu novada iedzīvotājs, bet arī viņš var šajā uzņēmumā strādāt. Viņš redz, kā, kur kas tiek apglabāts un kas viņu sagaida nākotnē. Šobrīd uzņēmums darbojas ar peļņu un maksā valstī dividendes, kā jebkurš cits ienesīgs valsts uzņēmums. Bet, diemžēl, Getliņu mūžu nenosaka ekonomiskā situācija valstī vai uzņēmumā, bet gan tas, ka drīz vairs gluži fiziski Getliņos atkritumus nebūs kur likt. Kaut kādā 11. gadā Getliņa būtībā ir jāslēdz ciet. Un tā Rīgai būs liela problēma, jo šobrīd tās izgāstuves, kas darbojās, mazās izgāstuves, viņas daļēji darbojās nelegāli. Vēl daudz, kas ir priekšā. Vēl ir daudz darba, ko Getliņi ir plānojuši izdarīt, lai varētu darboties ilgāk. Atliek vien minēt, kāda ir Rīgas domas plāni attiecībā pret jaunu atkritumu poligonu ierīkošanu, bet Getliņu darba rūķiem ir vēl daudz nepabeigtu darbu, kā piemēram atkritumu šķirošanas punktu ierīkošana,
tomātu vai puķu audzēšana un iespējams pat slēpošanas trases vai spā centra izveide.